Varbūt jūs esat dzirdējuši tādu teicienu, ka kļūdīties ir cilvēcīgi, ar to domājot, ka cilvēki saka, nu, pat gadījumā, ja Dievs eksistē, es nezinu, ja viņš eksistē, tad viņš īsti nevar no manis paprasīt atbildību, jo cilvēka dabā viņš var kļūdīties. Nu, ko tad? Ja? Tad es vienmēr varēšu kaut kā aizbildināties, pareizi. Nu, es tāds esmu, tāds es esmu. Ja? Bet Pāvils savā vēstulē, viņš tieši pretēji iemeslu dēļ stāsta cilvēkiem evaņģēliju. Viņa arguments ir, kāpēc visiem tas būtu jādzird, ir tieši pretējs. Viņš saka, ka nevienam cilvēkam nav ar ko aizbildināties Dievu priekšā, nevienam. Okay? Izlasīsim no Pāvila vēstules romiešiem 1. nodaļa un no 15. līdz 20. pantam. Pāvils raksta, tādēļ arī es esmu gatavs sludināt evaņģēliju jums Romā, jo es nekaunos Kristus evaņģēliju dēļ. Tas ir Dieva spēks par pestīšanu, ja par dārgu atpirkšanu ikvienam, kas tic, jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā atklājas Dieva taisnīgums no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības attaisnotais dzīvos. Jo Dieva dusmas no debesīm parādās pār visu cilvēku bezdievību un netaisnību, kas savā netaisnībā apslāpē patiesību. Un tagad ir tas, kāpēc tad nav aizbildinājumu cilvēkiem. Jo ko par Dievu var zināt, tas viņiem ir atklāts, Dievs pats viņiem to ir atklājis. Kādā veidā? Kopš pasaules radīšanas, viņa neredzamās īpašības, gan viņa mūžīgais spēks, gan viņa dievišķība ir skaidri saredzamas viņa darbos. Tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties. Radīšanas darbos. Visi cilvēki, kas ir piedzimuši, viņi paši ir radības un viņi ir piedzimuši Dievu radītā pasaulē. Viss, ko mēs redzam apkārt, Pāvils saka, tas viss pietiekami daudz un skaidri liecina par Dievu, lai nevienam cilvēkam nebūtu ar ko aizbildināties. Aizceļosim laikā mazliet uz radīšanas sākumu, kā viss radās. Bībelēs tas ir sākumā 1. Mūzes grāmata, un izlasīsim, kāda tad bija radītā kārtība? Vai vienmēr ir bijusi pasaule līdzīga kā tagad, vai ir bijis savādāk? Un mēs redzēsim, ka ir bijis savādāk. 1. Mūzes grāmata, 1. nodaļa no 26. panta. Tad Dievs sacīja, darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un mūsu līdzības, lai tie valda pār zivīm jūrā un pār putniem gaisā un pār lopiem un pār visu zemi un visiem rāpuļiem, kas rāpo zemes virsū. Un Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla. Pēc Dieva tēla viņš to radīja, vīrieti un sievieti viņš radīja. Un Dievs to svētīja un sacīja uz viņiem, augļojieties un vairojieties, piepildiet zemi un pakļaujiet sev to un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi. Un 31. pants. Un Dievs uzlūkoja visu, ko viņš bija darījis. Un redzi, tas bija ļoti labs. Ko mēs redzam no šī radīšanas stāsta? Pirmais, ko mēs redzam, ka uzreiz ir divas kategorijas. Ir radītājs un ir radība. Un cilvēks ir radīts līdzībā Dievam, pēc viņa tēla un līdzības. Ko mēs vēl redzam? Ka apkārt ir citas radības. Ir daba, ir dzīvnieki, citi cilvēki. Un Dievs arī ir radījis tā, lai mums būtu labas attiecības, lai mēs pārvaldītu dabu, ja, dzīvniekus, lai mums starp cilvēkiem būtu labas attiecības. Un Dievs novērtē šo te pasauli radīto, kā viņš novērtē? Kā ļoti labu. Viss ir labi. Tad mums ir radīšanas situācijā, man ir labas attiecības ar Dievu, es paklausu Dievam, man realitātes centrā ir Dievs, un man ir labas attiecības ar cilvēkiem, ar dabu,
Viss atrodas harmonijā, ja tas saucās šalomu. Viss ir labi. Un cilvēks zina, kas viņš ir. Psiholoģijā to sauc identitātes jautājums. Vienkāršiem vārdiem identitāte nozīmē, kas es esmu. Un ir tāds psihologs, eksperts cilvēku personības attīstības jautājumos kā Eriks Eriksons. Un viņš saka, kāpēc cilvēkam vispār ir svarīgi zināt, kas viņš ir? Kāpēc tāds jautājums vispār rodās? Nu, piemēram, dzīvniekiem, sunītim nerodās jautājums, viņš vienkārši dzīvo. Gribās ēst ēd, sagribās kucīt aizskrien, viņš vienkārši dzīvo. Kāpēc cilvēkam jāuzdod tāds jautājums? Vienkārši dzīvo un viss. Un Eriksons saka, līdz 19. gadsimtam vispārējā kultūrā nebija problēma ar šo pamatnostādi. Kāpēc man ir svarīga identitāte? Tāpēc, ka kultūrā cilvēks zināja, ka cilvēks ir radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Tas nozīmē, ka viņš savu identitāti ņem no Dieva, tāpēc viņš ir radīts pēc viņa. Līdz ar to viņam ir vajadzīgs kāds ārējais atskaites punkts, no kuriem viņš pasaka, kas es esmu. Bet mūsdienās mēs nevarētu teikt, ka vispārējā kultūrā mēs uzskatītu, ka jā, Dievs ir radītājs un kungs, un es esmu viņa radība. Varbūt pat daudz teikt, ka mēs paši esam galvenie radītāji, mēs esam vienīgie saimnieki. Ja? Respektīvi, šī kategorija jau mūsdienās ir mazliet tā kā aizgājusi prom. Vai kāds var teikt, ka mūsdienās ir harmonija starp cilvēkiem, starp valstīm, tautām? Vai mums nekāda problēma nav ar ekoloģiju, ar dabu? Diez vai kāds apgalvot mūsdienās, ka viss ir labi. Ja? Un te ir šis kontrasts. Tad, kad Dievs bija identitātes centrā, viss bija labi. Jautājums, kas tad ir pamainījies? Kāpēc šodien mēs nedzīvojam tā, kā mēs izlasījām, kāda bija radīta pasaule sākumā? Kas tad ir mainījies? Mana modernā PowerPoint prezentācija būs uz šīs tāfeles. Un pirmā bildīte, ko es uzzīmēšu, ir radītais lietu stāvoklis, kad visa realitāte, aplīdstāja visa realitāte, centrā ir Dievs. Okay. Tas nozīmē, ka tajā brīdī, šī situācijā, viss bija labi. Cilvēks zināja, kas viņš ir, viss radīt bija harmonijā, viss bija forši. Bet kas tad notika? Un Pāvils mums saka, atbilde visīsākā ir, grēks ienāca cilvēku dzīvē.